Jēzus ceļojums kopā ar Eliudu un viņu sarunas. Nākošajā dienā Jēzus ar Eliudu, atstājuši Nācereti, devās uz dienvidiem pa Jeruzalemes ceļu Esdrelonas ielejas virzienā. Pēc 2 stundu ceļojuma viņi pārgāja pāri Kisonas upei un nonāca apdzīvotā vietā, kur atradās sinagoga, viesnīca un dažas dzīvojamās mājas. Tā bija tuvu esošās pilsētas Endoras priekšpilsēta. Netālu atradās plaši pazīstama aka. Jēzus apmetās viesu mājā. Jēzu šeit uzņēma vienaldzīgi, kaut arī nebija viņam naidīgi. Arī Eliuds pret viņiem nebija lielā cieņā, un viņi vairāk bija labvēlīgi farizejiem. Jēzus paziņoja viņu priekšniekiem, ka vēlas mācīt sinagogā. Viņam atbildēja, ka te tā nesot pieņemts, ka svešinieki mācītu sinagogā. Jēzus tiem atbildēja, ka tas ir viņa aicinājums, un aizgāja uz skolu. Tur viņš mācīja par Mesiju, skaidrodams, ka viņa valstība nav no šīs pasaules, un ka tā neizpaudīsies ārējā spožumā. Runāja arī par Jāņa kristību. Sinagogas priesteri nepiekrita Jēzus mācībai. Tad Jēzus pavēlēja atnest viņam rakstu grāmatas, atvēra tās un paskaidroja tiem dažādus pravietojumus. Mani vairāk aizrāva Jēzus sarunas ar Eliudu, kurš labi zināja Jēzus sūtniecību, zināja viņa pārdabisko izcelšanos un tai ticēja, tomēr, kā liekas, nenojauta, ka Jēzus ir Dievs. Ceļodams ar Jēzu, viņš vienkārši stāstīja dažādus atgadījumus no savām jaunības dienām. Atkārtoja Jēzum Annas stāstu par to, ko viņai stāstīja Marija pēc svētās ģimenes atgriešanās no Ēģiptes, apmeklēdama Annu Jeruzalemes svētnīcā. Savukārt Jēzus stāstīja Eliudam daudzas nezināmas lietas, un tās attiecīgi izskaidroja. Visas viņu sarunas bija vienkāršas un sirsnīgas. Likās, ka tur patīkams sirmgalvis sarunājās ar jaunu iemīļotu draugu. Kad Eliuds stāstīja par to, ko Anna bija dzirdējusi no Marijas, es visu to redzēju ainās, kā jau kādreiz biju redzējusi, bet tagad jau biju daļēji aizmirsusi. Jēzus stāstīja arī Eliudam par to, ka drīz došoties pie Jāņa pieņemt kristību, un ka ir jau sapulcinājis daudzus cilvēkus, un līdzis tiem doties uz Ofras tūkstnesi. Viņš pats teicās iet caur Betāniju, un tur satikties un parunāties ar Lāceru. Jēzus nosauca Lāceru kaut kādā citā vienkāršākā vārdā, bet es to neatceros. Pieminēja viņš arī Lācara tēvu. Viņš teica, ka Lācars un viņa māsas dzīvo ļoti turīgi, un ka labprāt savu lielāko bagātību ziedos pestīšanas darbam. Lācaram bija 3 māsas, vecākos sauca Marta, jaunākā bija Marija Magdalēna, bet vidējā bija Marija. Marija dzīvoja vientulībā, nošķirti no cilvēkiem, un viņu uzskatīja par vājprātīgu. Viņu parasti sauca par kluso Mariju. Par Martu Jēzus teica, ka viņa ir laba un dievbijīga, un kopā ar brāli viņa labprāt sekos Jēzum. Par kluso Mariju Jēzus teica tā: kādreiz viņa bija ļoti gudra un apķērīga, bet viņas pestīšanas dēļ tas viss tika viņai atņemts. Viņa nav lemta pasaulē.
viņa dzīvo tikai garīgu dzīvi un nekad negrēko. Ja es ar viņu runātu, viņa saprastu pat dziļākos noslēpumus. Kad Lācars kopā ar māsām sekos man un savus īpašumus atdos draudzei, drīz pēc tam Marija beigs savu šīs zemes dzīvi. Jaunākā māsa Marija Magdalēna pašreiz ir uz ļauna ceļa, bet viņa atgriezīsies un kļūs vēl pilnīgāka nekā Marta. Eliuds runāja par Jēzu arī par Jāni Kristītāju. Pats viņš gan vēl nebija Jāni redzējis un nebija nokristīts. Viņi pārnakšņoja viesu mājā pie sinagogas un agri nākošajā rītā gar Hermonas kalnu devās uz daļēji pamesto Endoras pilsētu. No vienas mājas puses atradās tik plati sabrukušo mūru gabali, ka pa tiem droši varēja braukt. Pilsēta bija vienos gruvešos, starp kuriem bija daudz dārzu. Dažās pilsētas daļās vēl varēja redzēt skaistas celtnes, bet citās viss izskatījās kā karā nopostīts. Man likās, ka Endorā dzīvoja cilvēki, kas pilnīgi atšķirās no ebrejiem. Sinagogas šeit nebija. Jēzus apstājās lielā līdzenā ar zāli apaugušā laukumā, kura vidū atradās dīķis. Dīķa tuvumā no 3 pusēm to ielenca ēkas, kas katra bija sadalīta mazās istabiņās. Tanīs mitinājās slimnieki, jo man liekas, te bija kāda dziedniecības iestāde. Ūdenī šūpojās mazas laiviņas, bet vienā dīķa malā bija ierīkots ūdens sūknis. Jēzus ar Eliudu iegāja vienā no šīm ēkām, kur viņu laipni un viesmīlīgi uzņēma un nomazgāja Jēzum kājas. Tad zaļajā mauriņā ierīkoja paaugstinājumu, uz kuru Jēzus sēdēja un mācīja. Sievietes, kas dzīvoja vienā no sēnu ēkām, arī tuvojās, lai paklausītos Jēzus mācību. Šie cilvēki nebija ebreji, bet gan nicinātie vergi, kas bija spiesti maksāt nodokļus no zemes augļiem. Visi šie iedzīvotāji bija šeit palikuši no kara laikiem. Man liekas, ka viņu vadoni Sisaru šīs pilsētas tuvumā sakāva, un vēlāk viņa nonāvēja kāda sieviete. Viņa tauta kļuva par vergiem. Endorā vien to bija ap 400. Pārējie bija atdoti verdzībā pa visu valsti. Karaļu Dāvida un Salomona laikos viņi bija spiesti strādāt pie akmeņu laušanas, svētnīcas būvei. Mirušais karalis Herods viņus nodarbināja pie ūdensvada būves Sionas kalnā. Viņi dzīvoja ļoti saticīgi un pie tam bija ļoti devīgi. Viņi terpās garos sajostos stērpos. Galvā viņiem bija smailas cepures, kas krita uz ausīm, kā senajiem vientuļiem. Viņi neuzturēja nekādus sakarus ar ebrejiem. Viņiem gan bija atļauts savus bērnus sūtīt ebreju skolās, bet to viņi nedarīja, jo tur bērnus nicināja un vajāja. Jēzus apžēlojās par viņiem un lika vest pie viņa slimniekus. Slimnieki sēdēja savās gultās, kas bija līdzīgas manam krēslam ar roku balstiem. Balstus nolaižot, krēsls pārvērtās gultā. Jēzus paskaidrojis viņiem par kristību un par Mesijas tuvošanos, aicināja viņus pieņemt kristību.
bet viņi ļoti kautrīgi un nedroši attaisnojās ar to, ka viņiem nav uz to nekādu tiesību, jo viņi tiek nicināti un nepieder pie jūdu tautas. Atbildot uz to, Jēzus viņiem pastāstīja līdzību par netaisno pārvaldnieku. Sākumā ļoti labi atcerējos šo stāstu, bet tagad jau aizmirstu. Varbūt vēlāk man tas tiks vēlreiz paskaidrots. Stāstīja arī par dēlu, kuru tēvs sūtīja uz vīna dārzu, lai to saņemtu mantojumā. To Jēzus vienmēr stāstīja atstumtajiem pagāniem. Pēc mācības Jēzus sarīkoja mielastu zem klajām debesīm. Jēzus ielūdza uz maltīti visus nabagus un slimniekus, un pats kopā ar Eliudu tos apkalpoja. Tas viņus ļoti aizkustināja. Vakarā Jēzus ar Eliudu atgriezās mājā priekšpilsētā, kur viņi pavadīja nakti un svinēja sabatu. Nākošajā dienā Jēzus ar Eliudu atgriezās Endorā, un netālu no viesumājas atkal mācīja. Iedzīvotāji bija Kanaāniti no Sihemes, jo šodien redzējumā dzirdēju nosaukumu Sihēmieši. Svētnīcā viņiem bija pazemē paslēpts Dieva tēls, kurš ar īpašas ierīces palīdzību tika pacelts no pazemes uz altāri un pēc tam atkal pazuda. Šo dievu viņi atveda no Ēģiptes un sauca par Astartu, bet ne Estera, kā man likās vakardienas redzējumā. Šim dieva tēlam bija apaļa seja, kā pilnmēnesis. Savā priekšā uz izstieptajām rokām tas turēja kaut ko ietītu, līdzīgu kūniņai. Šis priekšmets bija vidū rasnāks, bet uz abiem galiem tievāks. Tas varēja būt arī zivs. Tēlam aizmugurē uz paaugstinājuma atradās grozs, kas pacēlās pāri tēla galvai. Grozā atradās kaut kas vārpām līdzīgs zaļos apvalkos, vēl kādas zāles, puķes un augļi. Tēla apakšdaļa stāvēja it kā kādā toverī, kurā bija saliktas vāzes ar dabiskajiem ziediem. Lai gan viņi sava dieva kultu turēja noslēpumā, Jēzus zināja par to, un tāpēc viņus par to rāja. Senatnē viņi dievam upurēja arī kroplus bērnus. Šai dievei viņi pievienoja vēl dievu Adonisu, kas bija it kā Astartas vīrs. Kā jau teicu, šī tauta kopā ar tās vadoni Sisaru tika šinī novadā sakauta, un tādā veidā nonāca verdzībā. Tad visi viņus nicināja un apspieda. Īsi pirms Kristus piedzimšanas viņi sarīkoja dumpi Galilejā, caur ko viņu stāvoklis kļuva vēl ļaunāks. Sabata dienas pievakarē Jēzus ar Eliudu atgriezās priekšpilsētas sinagogā. Ebreji dusmojās par to, ka Jēzus Endorā apmeklēja pagānus. Jēzus viņus tāpēc sabāra un ieteica šos pagānus ņemt līdz, kad paši ies pieņemt Jāņa kristību. Uzklausījuši Jēzus mācību, šejienes ebreji labprāt nolēma pieņemt kristību. Bija redzams, ka Jēzus runa viņus iespaidoja. Pievakarē Jēzus ar Eliudu devās atpakaļ ceļā uz Nācereti. Eliuds atkārtoti stāstīja Jēzum par svētās ģimenes bēgšanu uz Ēģipti. Sarunas laikā Eliuds jautāja Jēzum, vai viņa nākamajā karalistē būs vieta arī tiem eģiptiešiem,
pie kuriem viņš pavadīja bērnības gadus, un kuri ņēma tik dzīvu dalību viņa liktenī. Tagad pārliecinājos, ka Jēzus ceļojumi pie Āzijas un Eģiptes pagāniem pēc Lācara uzcelšanas no miroņiem nebija manu iedomu auglis, bet gan agrāk redzētā patiesība, jo dzirdēju, kā tagad Jēzus teica Eliudam: visur, kur krita sēkla, es pirms nāves savākšu atsevišķas vārpas. Eliudam bija zināma arī Melhizedeka maizes un vīna upurēšanas vēsture, bet viņam trūka izpratnes, kas īsti ir Jēzus, un tāpēc viņš tagad jautāja Jēzum: vai viņš gadījumā nav Melhizedeks? Uz to Jēzus atbildēja: nē, viņš tikai sagatavoja upuri, bet es esmu pats upuris. No viņu sarunām uzzināju, ka Noēmija, Marijas audzinātāja svētnīcā, bija Lācara mātes māsa. Lācara tēvs bija kāda Sīrijas karaļa dēls. Kalpājot kara dienestā, viņš ieguva lielas bagātības. Viņa sieva bija ebrejiete no slavenā Ārona priesteru cilts, kas bija apmetušies Jeruzālemē. Caur Manasesu viņa bija Annas radiniece. Lācara ģimenei piederēja 3 pilis – Betānijā, Herodiuma stūmā un Magdalumā pie Galilejas jūras. Magdalumas stūmā atradās arī Heroda pils. Eliuds ieminējās arī par to, cik lielas raizes Magdalēna sagādā saviem piederīgajiem ar savu uzvedību. Pārnākot Eliuda mītnē, Jēzus tur atrada 5 savus mācekļus, esēniešus un vēl citus cilvēkus, kas gribēja pieņemt kristību. Viņiem piebiedrojās arī daži muitnieki no Nāceretes. Liels cilvēku pulks jau atradās ceļā pie Jāņa Kristītāja.